Bērnība man bija ļoti laba. Bija tā kā ģimenē piedzimis, jā. Bet tā bija ļoti īsta pašā laikā. Es to rītu tā atceros, pār ezeru bija tāds mākonis, kā rādītāja pirksts izstiepts uz austrumiem. Un tas man visu mūžu ir palicis atmiņā, šis izstieptais mākonis, kā rādītāja pirksts uz austrumiem. Es domāju, tā ir tāda liktenes zīme, un ilgi viņš tā stāvēja, mākoņi kādreiz paklīst, bet tas bija tā koncentrējies. Nu, tad mūs aizved, un vecais tēvs mums brauc līdzi uz mūsu dzīvokli, no kur mūs izsūtīja, lai pārņemtu atslēgas no tā dzīvokļa. Un tad jau vecais tēvs vēl novilka savu mēteli un iedeva man to savu mēteli, un tas man tā kaut kur. Jo veco tēvu jau vairs man neiznāca redzēt, kad mēs atbēgām pirmo reizi mājās no Sibīrijas. Vectēvs jau vairs nebija starp dzīvajiem. 41. gadā, tā izvešanas dienā, tad, diemžēl, tēvs vēl bija tā droši aizgājis kaut kur. Tur bija kaimiņš nomiris bērēs, un māte bija mājās viena pat, un tā mūs pat arī kopā viņš netika tajā brīdī. Viņš bija paņēmis kaut kur atceļā uz mājām no tā kaimiņa bērēm, un mamma dabūja faktiski viena pati tur visu to ilau. Nu, naktī viņa jau parasti brauc naktī, tās tādas vecas metodas laikam pārbaudīts. Šekisti divi bija formas starpā. Viens bija tāds privātais līdzi, bet tas bija latvietis. Un tā mamma vēl to katliņu tā kā gribēdama dikta. Tas latvietis viņai to katliņu izrāva no rokām, teica, diezgan jūs Latvijas lapums esat rījuši. Un tas katliņš aizripoja, tā mīkla viss izkrita ārā. Tas tā palikās, man tas iespējas briesmīgs. Es nevarēju saprast, vai es ar to kaķi būtu mieru kāpt tai furgonā iekšā, tā viens no tiem izsūtītājiem. Pienāca man klāt un to kaķi tais kirks paņēma, vai ne, un aizsvieda sētmalē, un tas man bija pirmais tāds šoks, vai ne, nu varēja jau pateikt, vai kā, vai ne, kad kaķis jau līdz nebrauks, vai ne, bet nu tādu žestu. Ko es pārdzīvoju, es pat nesaprotu. Man liekas, tas piedzīvojums kaut kāds bija, to jūs neapjēdz, kas notiek. Es zinu, ka mamma bija ārkārtīgi, mamma raudāja, tēvs arī bija, un jau pēc pusstundas tūlīt tas vagonis atrāva vaļā un teica visiem vīriešiem izkāpt no vagona ārā. Izkāpa visi vīrieši, un tur sākās liels
uztraukumu un raudus un asaras un viss kaut kas. Tas bija man viss tā kā murgs visu. To es nevaru nemaz vēl caur sirdi neizlaidu to visu cauri. Tas brauciens bija ļoti, ļoti šausmīgs. Pirmkārt jau pats vagons, lopu vagons. Lopu vagonā 4 nāras, katrā pusē pa 2, 2 stāvos. Mazie logi aizrestoti, daļai aizsist ar dēļiem. Un labierīcības stūrī ļoti primitīvs, vienkārši sasist no dēļiem kaste, kur iziet cauri grīdai. Lai kas tur arī šās labierīcības lietot, vai tas ir bērns, vai sieviete, vai vīrietis, tas bija pilnīgi vienalga, tas viss bija redzams, vai ne, visā vagonā. Kad mēs iebraucam Padomju Savienībā, ja, un mūsu vagonā bija viens latvietis, kas bija augstāks par mani, ja? Viņš saka, oi, un viņš varēja redzēt to caurumu, un viņš saka, paskatieties, kādas mājas, kā dzīvoši, šausmas. Es saku, es arī gribu, tūlīt es to pasaukšu, paskaties. Kā es uzrauju, kādas, oi, šausmas, kas to viet par to dzīves, ja? Un kad mēs atbraucam Sibirijā, nu tas ir kaut kas traks. Tas ir kaut kas traks. Gar upes krastu gāja ceļš, un tūlītais tā ceļa bija sāģa. Sāģa bija gara apmēram kādu kilometru. Un mums lika mans izvietot tā ceļa otrā pusē pie māju žodziņiem, kas tur tāds bija. Nu, mēs domājam, ka tas ir pagaidām, kamēr mums atbrauks pakaļ, bet izrādījās, ka mēs tur dzīvojam gandrīz veselu nedēļu. Sāģiniekiem bija pateikts, ka mēs esam tautas ienaidnieki, ka mūsu dēļ ir izcēlies karš un ka mēs jau esam pirmie gūstekņi, kas ir saņemti no frontes līnijas. Привозили, везли, значит, их везли по речкам, по колхозам. Везли, был комендант, у нас был Климов комендант, в тайгу. Их везли в тайгу всех. И он, значит, сидели полной лодкой детей, полное было дети, и отцов не было. Мужчин почему не было, не знаю, я их не видела полно. И этот комендант напился пьяный, стал, он был в галифе, стал вот так, качал лодку и стрелял, и говорил, прыгайте, и прыгали.
И никто до места не доехал. Они все были утоплены. И все было такое время, была эта власть. Нам было больно, мы плакали, нам было жалко, но мы ничего не могли делать. Мы ничего не могли делать. И мы понимали, что это люди, особенно нам плакали ребятишек. Бабки пусть потонут. Так наши мысли. Бабушки пусть тонут. Они прожили, а ребятишек топили, прыгали, тонули. Так. Вот было так. Это правда. Это правда. Это все знают. Еще кого-нибудь встретите, вот таких людей, он скажет, что да, это правда. Это правда. Вот. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. Можно к вам? Можно. А что хотите? Никого я никаких выступлений не знала. А ссылали сюда во время войны, после войны? Да, литовцы, латыши, эстонцы, никого не помню? Ничего не помню, я ничего не скажу вам, я старая, у меня ни памяти, ни ума нету. Сейчас разбудим, сейчас. Да? Ну, как люди, относились как люди, так же работали, так же и гуляли, и пели, все. Нормально было. Нормально было, ничего. И немцы были. Какая разница? Ну, никто люди, никого не люди. продавал, действительно. Не надо, у нас все были отличные. Отличные люди. Тут немцы были, или как их? Волжские. Волжские, да. Так они как выйдут со своим этим оркестром. Гитара, мандолины, там все, у них свой ручной инструмент, как дадут вечерком. Эти тоже были, Да тоже молодчины были. Ёлки-палки. О, блядь. Деревня была хорошая. В этих местах, да? Ну, то, что их хоронили здесь, это хоронили, да? Их много было здесь, да? Да, ну, было. Почему сейчас друг дружку не вручают? Пишет газета, давайте куском хлеба делиться. Нет, гады, скупой народ, скупой. Я нет. Однажды у меня 75 лет, и все одна, у меня все поставила двор. Гостиница и поставила двор все время так. Вот. У меня же всех умерли, все на фронте погибли. Сын один был умер, муж, и все, у меня никого не осталось. Вот брожуха и меня как. Ну все, я пошла. Сколько чувства той песни унылой, сколько грусти на певе родном, и в душе моей хладной, стылой загорелось сердце огнем. И припомню я ночи другие, и другие поля и леса, и на очи давно уж сухие набежала, как искра слеза. Ну, тадырь
dziesmu bijām. Sibīrija tā ir bijušo katordznieku izsūtīto zeme. Un izsūtīt taču cilvēks ar intelektuālu potenciālu, sākot tur ar dekabristiem 5. gadā un Staļina režīmu laikā, cik tur neizsūtīja, izsūtīja galvas. Izsūtīja galvas, un tāpēc tur arī ir tas intelektuālais potenciāls, un viņiem ir cita tāda, tā kā cita psiholoģija. Да. И пастухом, и дояркой, и рыбачила, все делала. Ну, не было мужиков. Как угнали всех на войну, побили. А нас вот, мне было 16 лет, меня отправляли в Гослов рыбу ловить. А сестра на завод, на военный. Постарше меня была. А в 36-37 году здесь тоже мужиков забирали? Да. Что каких мужиков? Такие мужчины здоровые, всех собрали. И что с ними сделали? А что, где-то там их побивали и в Колпашево захоронили, а когда вода была большая, они все сплыли и плыли. Везли обозом везли. На конях? На конях. Погружено все у них было с собой. Приехали латыши, вот рядом в этом доме они жили. Женщина одна. У ней мальчик вот такой был лет 12. Его звали Айвар. Красивая такая была. Ну вот она все плакала, у ней мужа куда-то забрали. Их куда-то отправили, и сам я не знаю. Потому что это мне приходилось. На конях работал, увозил. А куда увозил, я сам не знаю. Мне сказали доставить. Вот увез и все. Сейчас уже это говорит, выбросить, это выбросить. Это выбросить. Сейчас тут погляжу. Это, наверное, это Сыночкин альбом. Ой, это Сыночкин альбом. Вот. Вот. Может, они и живые. Tā Krievu tauta jau var pati tikt cietusi. Bet tas, ka viņiem būtu jāprasa piedošana visām citām mazajām tautām, tas arī taisnība. Kā jūs vecākus saucat? Nu, man... A ja, как Zīdere Alvina Andreevna. Alvina Zīdere. Aha. A tavs bija Otkar Reinovičs. Tēvs bija Oto Zīders. Zīders, da. Nu, labi. Cik jums ir bērni? Man bija 8. 2 man nogrīza. Draugs arī. Nogrīza viņu. Un kas notika ar jūsu vīru? Kas? Viņš начал бледовать. И скрутился, и потом ушел от меня, а мне осталось 8 детьми. И вместо Шеку Цукина и делаем.
Что за люди незнакомые? Лабден! Лабден, мы говорим. Здравствуйте. Лабден, так лабден. Jūs savs namnieks? Namnieks. Es domāju, ka latviešu vairāk te nekur nav. Nu tā. Es jau pa latvisku tā aizmirsu. Tādu laiku nav latviešu te Pirovska rajona pavisam nav. Jūs pēdējais šeit? Jūs pēdējais šeit? Tā. Ot, un nezinu kā. Vienlaik gribēju mājās braukt, nekas neiznāca. Un tagad par visam. Kur braukt, ko tur darīt. Jūs Latvijā neviens nav? Ну, родных нет, сродные. Майскас bija в 45 году, уничтожили, все сгорело. Вы давно здесь? В 41-м. Или тут они живут? Может, я не туда завел? Спросим. Нет, здесь они, наверное, не это. Тоже рыбак живет таки. Labdien! Labvakar, principā, labvakar. Labi jūs? Да. Ну, я пошел. Jā, Всего хорошего. Всего хорошего. А кто, я не знаю, тоже я не знаю вас. Ну, мы так и живем, что я кое-как Viņš Liepiņš, Aivars. Aivars? Jā. Saukšu tev par savu pakarīta, ярко солнце. Вот забыла. Вот узлы царита я... Дрит твой коцень теви милу, без теви dzīvot nevaru. Paņemu par ķīlušu mazunieka bučiņu. Liktenis bija šausmīgs, neiedomājams smags. Kad viņu iesēdināja, kā saka, katrā no ģimenes 41. gada jūnijā, lielākā daļa ģimenes galvas nokļuva Soļikamskas lēģeros vai Vietlaga vai Jetkas lēģeros. Un šajos lēģeros bija drausmīgākie apstākļi, sevišķi kara laikā, jo komunistiskā ideoloģija bija nolēmusi, par cik karš, kā saka, turpinās, vācieši nāk dziļāk Padomkrievijā. Tas nozīmē, ka tos Baltijas izsūtītos vīrieši, tos praktiski fiziski vajadzēja iznīcināt.
līdz tam, kamēr es uzzināju, kādā veidā tēvs ir miris, kad es visu laiku vēl pat arī būdam jau diezgan liela meitene, jau studējot, kad es visu laiku vēl cerēju, ka kaut kādā brīdī, sevišķi pusauģu gados tādos, kad tā iztēlojas kāds, ka nes tas zvans pie durvīm un kā pēkšņi atver durvis un viens bārdainis, noaudzis, izmocīts cilvēks. Es tieši tā iedomājos, ka tā viņš varētu būt. Ka viņš pēkšņi pasaka, ka viņš ir mans tēvs un ka līdz ar to manas visas tur dzīvē grūtības un problēmas, ka tās kaut kur aizies projām. Man tā doma nedēļa miera tad, kad es liku tur krustus Tagapītavās, Ziemeļos, kur es pats biju, vai ne, un tad, kur tie bērni mīra, tad jau man tā uzreiz bija tā nobrieda tā doma, ka man jāiet noteikti jāliek tēvam krustu. Перепрыгнуть, не стоит держаться. Так. Она за стеклом, но все равно тогда попала вода. Влага попала. Да. Это же ужас было. Да. Ужас, что было. Ну ладно. Клопов. Дед, оставайся. Наверное, я тоже не буду больше уже. Не придется, чтобы самому хоть. Ой, боже мой, ну ладно, с Богом. Собирали гнилую картошку на второй год, выбирали, с нее делали плеки лепешки, ели. А вениками эту самую зерно? Ну, на подтоварнике, где там вместе с землей. Да, там когда это самое тает, ручейки, да, вымывало это. Ой, нет, это ужас один только сказать можно. Это только можно сказать. Ko es atceros, kad mūsu mammas visi nostāja ierindā un viens cilvēks ar ko kāju dzim, viņš staigā tās kokas zāģēt. Un mammai valodu nesaprotošai, kad arī mūs sūtīja ārā, nebija neviens cilvēks pateikt par siltām drēbēm. Viņi ielika roku skapī, jo tas bija jūnija vidus, un viņa jau tikai karājās tāds vasaras drēbes, un viņa bija atbraukusi ar rišotām šifonu kleitām, autopēžu kurpēm. Un tad, kad viņi nostāda ierindā, lai dotos uz mežu, viņi dabīgi bija mugurā un kājās, kas nu viņai bija līdz paņemts. Un pēc pirmās dienas, tad, kad viņi nāca mājās, tad, protams, viņai viss tie papēži bija nolūzuši un rišķas šifonu kleitē visas bija saplīsušas. Un tas cilvēks, kas viņas pavadīja turp un atpakaļ, viņai ar tādu pipku badījis ir miesā un teicis, fašistka, takķibē nāda kaut kā, jo viņi it kā gandrīz puskāja, esot no tās taigas atgriezusies mājās. Nu, kamēr viņš visu saprot, ka tomēr vai no palagiem jāšuj, vai no segām, bet kad drēbēm jābūt ir ne šifonu drēbēm. Где-то вот здесь могилка, где-то здесь она. Я часто подхожу. Вот. Они были интеллигентные люди. И, значит, и вот их, значит, заставляли работать. Дали ломы, значит, и дали то ли по 100 грамм хлеба давали. Вот. Ну что, они никогда не долбили этот лед. Лед нужно обдолбить метр на метр на оби. И сам он глубиной метр. Он сам. Теперь такого льду нету. Теперь так не мерзнет, время сменилось, но тогда ровно метр нужно было и вниз долбить. И вот такие эти кубы, метр на метр, нужно было выдолбить одной. У каждой женщины был лом. Вот, дали лом.
И чтоб, значит, а там потом они соберутся вместе, уж как они их будут, бедно, это вытаскивать, этот лед. Вот. И нужно было маслозаводу. Был сарай, опилки, этот лед, и туда ставили масло для хранилища. Холодильников не было. И вот эти женщины долбят, лом упадет, они за этим лом. Все, и конец. На гибель нас сюда присылали, а не на что-нибудь. Если нас на Осиновке сгрузили, на Осиновке, ну вот там по протоке, здесь же вот недалеко, 1500 человек, а осталось 500, а 1000-то там осталось. Народ-то помирал. Латышей, что они к нам, когда их привезли, и вот мы их поселили, работали, сразу работать стали они, и все, стали жить. А потом вот я не помню, куда разъехались, не знаю, только Зелена Петровна одна осталась. Вот 16, вот 18. Ну, тут самое страшное. Вот и я. Viņš ir dzīvs? Nē. Sen jau nav dzīvs. Un viņš nav dzīvs, un es, par ko es nesu šitādu krustu. Neviens man uz šito jautājumu neatbild. Par mātes likteni es uzzināju no savas pusmāsas. Teiksim, tādas detaļas, par ko mamma nekad nerunāja, nekad nestāstīja. 46-й пант, кто-то, какой он там был тогда, по первой части, что дали мне 20 лет. Bet ko jūs bijāt izdarījusi? Nu, aizbraukusi no šejienes uz Latviju. Поэтому там арестовали, привезли в вагонах, я не знаю, Ачинском тюрьме. Сколько я сидела, потом из Ачинской тюрьмы везли в этом районе, центр района, там это суд был. Тогда так и смотрела, так, ты заключенная, вывести, не могла и ходить как 3 раза замуж. Это уже не читала, что ты была замужем. Вот такой закон, наверное, был. Tas bija arī sieviešu lēģeris, viņš apsargāja sievietes, un viņu vara pār šīm sievietēm bija neierobežota. Viņi varēja ar viņiem darīt, ko gribētu. Bet jūs pretojāties viņam? Ne. Mamma mums nerakstīja ilgu laiku, un mēs nesapratām, kas ar viņu ir. Vārds sakot, māte dzemdēja dvīņus. Bet sakiet, jūsu vīrs zināja, ka jums ir Latvijā 2 meitas. Aha. Bet ko viņš teica? Viņš negribēja, lai viņas ved pie jums? Да, viņš teica, дело твое. Nabaga, manas mātes māsa, arī mūsu uzaudzināja.
kas tad ir man māte? Tas ir ļoti dziļa un psiholoģiska problēma. Kura man ir māte? Vai viņa, vai tā, kura vēl ir dzīva Krievijā? О чем, дева, плачешь? О чем слезы льешь? О чем, дева, плачешь? О чем слезы льешь? А как мне не плакать? А как мне не плакать? А как мне не плакать? Слез горьких не лить. А как мне не плакать? Слез горьких не лить. Цыганка гадала, цыганка гадала, цыганка. Bija 18 gadi laikam. Nu, es kā uz to balli aizgāju. Un tā es ar viņu strieķiles. Nu, 2 gadus mēs ar viņu staigājam. Viņš dikti mani mīlēja. Un staigājamies, un 56. gadā mēs apprecējamies. Nu, viņš man dikti mīlēja. Labs vīrs bija. No latvieši te nebija vairāk. Puika latvieši te nebija. Visi puiki bija latvieši jau Latvijā, tā kā viņi mazi bērni jau bija. Viņi aizsūtīti uz Latviju, tā kā latvieši te nebija. Nu, viņš man patīk tādēļ, ka viņš bija sredi ruskih, viņš bija atličался. Toreiz jau nevarēja uz Latviju braukt, kas mūs tur пускал, кто бы нас там туда пустил. Tā kā vīrs Krievs bija, es nezinu. Розенвальд Зайга Хербертовна. Херберт отец. Vai jūs latviski kaut ko atcerieties? Latviski kaut ko variet pateikt? Bet kāpēc jūs aizmirsāt valodu? Ну, потому что я не общалась ни с кем. Муж у меня эстонец. В доме все разговаривали по-русски. И поэтому... Муж ваш был тоже со славой? Муж нет. Его семья, они приехали, вот когда Екатерина давала земли для этих, ну, кто переезжали. Вот с Эстонии родители его переехали. Не родители, а предки. А ты кто? А ты кто в документах? Я даже не знаю. У него мать немка, а мой сын записан в документах эстонец по отцу. Интернационал у нас полный. Закрой. Даже арбуз растет, видите? Один вырос. Вон он, кругленький арбузик. Видать? Вон он, сибирский арбуз. Наше далекое детство там прошло. Утром из дома я поспешу, в кассе вокзала билет попрошу. Может, впервые за 1000 лет дайте до детства плацкартный билет. Тихо кассирша ответит
билетов нет. Слезу прошибает. Ну, всплакни, но помогает. Да, ну что мы тут это... Плакать приехали. Это ответ, подожди, Александр, это ответы на вопросы. Почему, что? Если мы туда уехали с юности, хотя бы в 20 лет, не получилось. Cik gadi jums pagāja Sibīrijā? 16. Un šit ir mana kastīte, ja, kur man glabājās vēl no Latvijas, kā saka, atmiņas. Šits ir ar kaķīšiem. Tāds man bija rītkletiņa. Un mammiņa viņa, kamēr viņš nebija, pavisam pagalam, ja, viņa izgrieza, šito te gabaliņu. Tā viņš čakā ne turienes, viņš nav mazgāts, ja. Tā, lai viss tas paliek tās piemiņa, kā saka. Tas ir Latvijas laika vēl no 41. gadā, tāds man bija halātiņš, kādu izsūtīja. Un te ir mani mati. Toreiz, kad Uds bija, tad mammiņa nogriez pa plikam. Ne tikai tā, ka šitā, no sākuma viņa nogriez šitā, atstāja šito pa piemiņu, jā, un tā pārējos nogriez viss. Tie mani matiņi. Kāda bija, kad izsūtīta matiņa, bizīte. Tā ir man bērnība, šī kastīte. Tas ir dzīve. Puķītēm uz tumša fona. Bet tik un tā es laimīga, kad es esmu. Es izgaisu visu, un es neesmu ļauna palikusi. Es nevienam nevēlu ļaunu, arī tiem, kas mani to darījuši. Kas atņēmuši. Atņēma bērnību, atņēma jaunību, un visu dzīvi un vecumdienas arī atņemts ir. Bet tas ir vecumdienas, kā vajadzētu, vai ne, ka tu nekur nevar aiziet. Neatļauties arī naudas ziņā, un arī tagad jau nevar gribētos, varētu kaut kur aizbraukt, vai ne, man jau 2. grupa ir uz mūžinu, vēl ir tā, man ir pa brīvu tagad braucamais, bet es jau netieku ārā. Kādreiz jau atceros, ka tur gāja tā visu. Es aizmirsies kaut kā. Jūs bērniem stāstiet par to? Maz. Viņi zina, bet tā speciāli nav stāstīts. Mazbērniem tagad kādreiz pastāstīt, apmēram, ka kaut ko negribējis to. Kad mēs atbraucām uz Sibīriju, dzīvojām tur māte runāja ar mums pa krieviski, lai mēs ātrāk iemācāmies pa krieviski runāt. Tā pa krieviski, bet pēc tam 57. gadā jau māte aizbrauca, kad atlaida. Nomira mūsu mīļais draugs Stalins, jā, tā jau mūs atlaida. Tad viņa aizbrauca, Bet mēs pa krieviski runājām tā visu laiku. Un tagad ar ģimeni savu pa krieviski. Viņi pārtiks nemāk, ko es māku, kad es mācīšu jums. Bet jūs uz Latviju kādreiz gribētu atgriezties dzīvot? Es varu aizgriezties, es esmu latvietis, man ir dokumenti, visi latvietis esmu, jā, gribētu. Bet kas man tur gaida tagad?
tā ir dzīvai? Kā ir tā ir dzīvai? Slikti vai labi? Бесстыжие. Вот man dēls, kurš šeit, kur dzīvē, viņi braukая из Латвии, когда они выступали, то ли что такое, или не выступали, а что такое, их послали их туда. Ну, видишь, такая, ну, Латвия, такая, ненавижу, такие, говорит, ехидные люди там, говорит, ехидные в Латвии. Я не знаю, говорю, почему так ехидные не могут быть. Он говорит, нет, он бы, говорит, если мне бы дали, говорит, я бы всех бы уничтожил бы в Латвии. Почему, я не знаю. Почему он так... Или когда они ездили, или что такое, почему, не знаю. Ну, нормально, ну, просто, видишь, шекру готовить. Вот поесть, вот, хоть мне сам зуб поскопить, нет, поели бы, сейчас супчику бы. Тетя, ой, моя Масюленька ты моя. Смотри, вот там стоит, девочка, какая-то. Я хочу жить так. Хочу жить нормально. Хочу получать деньги, хочу получать зарплату, чтобы все было хорошо. Чтобы мои дети никогда не просили, чтобы дай папа хлеба. Я хочу, чтобы он был постоянно хлеб. У меня он есть постоянно, но временами бывает, что нет хлеба. В России можно все сделать. Россия, она все, она весь Запад и ту же вашу Латвию питает Россия. Родина есть Родина. Как, ну теперь-то мне больше не видать, это точно. Sibīrija man ir padarījusi nekad nekrist izmisumā, ja tā varētu teikt, bet uzreiz ķepuroties meklēt, kā varētu situāciju darīt sev par labu. Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Nu, jau viens, es domāju, ka lielākoties latvieši gaidīja to, ka pēc neatkarības iegūšanas, ka būs uzplaukums, ka Latvija būs brīva un tā tālāk. Mēs varētu pateikt atklāt tā, ka esam šokā, jo viss nav piepildījies tā, kā es domāju, kā citi domāju.